Vai tu darbā jūties nevērtīgs? Un vai tu visu laiku mēģini pierādīt sev to vērtību un arī tavam bosam un citiem, darot tādas lietas kā visādas certifikācijas un izglītošanās un mācīšanās un ekstra darbs un uzņemties ekstra pienākumus un visu to, lai tikai nomaskētu to sajūtu sevī, ka tev nav tā vērtība. Realitāte ir tāda, ka nekādi šie paņēmieni un mēģinājumi to izlabot nevedīs pie rezultāta. Viņi neatrisinās to emociju, kas ir dziļi tevī. Un tā emocija tipiski nāk mums no bērnības. Un viss tas, ko tu dari, lai mēģinātu to maskēt un atrisināt, visticamāk tevi tikai izdedzina. Un finālā tu esi izdedzis, tev nepatīk nekas, un tu nesaproti, kāpēc tā manā dzīvē, es taču tā mēģinu, vai ne? Es mēģinu pierādīt sev un citiem, ka es varu, un it kā sanāk, un varbūt pat šefs tur, atalgo ar algas pielikumiņu un dabū arī kādu paaugstinājumu, bet finālā no tā neliekas nekāda jēga, ne dzīvot prieks, nekas, jo tas nāk par tādu cenu. Nu tad lūk, šī te emocija, viņa arī ir tā, kas liek visu to darīt. Un tā sajūta, kas ir iekšā, viņa ir kā svešķermenis, kā programma, kā kaitējoša datorprogramma, kā vīruss. Un kamēr no tā netiek vaļā, tikmēr nekas labāks principā nevar arī būt. Un pēc tam, kad es sāku savu karjeru IT 2016. gadā, es drīz vien sāku tā justies savā pirmajā darbā un pēc tam arī otrajā darbā. Un es visu laiku sevi dedzināju ārā. Bija viens brīdis, kad es taisīju vienu certifikāciju pēc otras. Es cauriem vakariem, naktīm studēju, sēdēju, visu laiku mēģināju pierādīt savam bosam, ka es taču esmu tas krutais, es taču esmu tas labais, ka man ieraudzīs beidzot, vai ne? Un Finālā es pietuvojos stāvoklim, kas bija principā izdegšana. To jau ir grūti pateikt, vai ne? Vai klīniski tā ir īsta izdegšana vai nav, jo principā, ja ir īsta izdegšana, tad cilvēks guļ gultā, viņš vispār pakustēties nevar. Tik traki man nebija, bet daudzi simptomi bija. Man bija pilnīgs tāds dzīves prieka zudums, nekam nebija jēga, un tas ilgu laiku. Un finālā aizgāju pie ģimenes ārsta, viņš man nosūtīja pie terapeita. Un tas terapeits, aprunājās un lika dažas lietas apjaust. Un tur bija par to, kā vajag mācēt brīžam pateikt nē vairāk un tam līdzīgi. Bet principā pie tās sajūtas mēs netikām, pie tās pamat emocijas. Un ar to mēs tikām galā tikai ar terapijas palīdzību šogad Hipnoterapijas akadēmijā, kuru vada Zigmārs un Kristīna. Un tagad tas ir man skaidri redzams, ka tas viss ir balstīts tikai ap to sajūtu. Un vairāk tagad es darbā nejūtos neadekvāti, es nejūtos, ka man nav vērtība. Es tagad beidzot apzinos savu īsto vērtību. Un es nesalīdzinu sev ar citiem, nemēģinu kaut ko pierādīt. Un tas viss ir vienkārši pagājis. Un tā sajūta iekšā ir kolosāla. Un arī tu vari sākt apzināties un izbaudīt savu īsto vērtību, ja tu spēri šādu soli un sāksi pareizo terapiju. Un drīz vien es sākšu arī piedāvāt šādu te pakalpojumu. Un tas būs tieši domāts tev, kas strādā IT sektorā, vai arī citā saistītā sektorā, un tu jūties izdedzis un bez vērtības. Tu varēsi nākt pie maniem, un mēs varēsim kopā strādāt. Un tu redzēsi, kāds tev iekšā atvērsies potenciāls, tad, kad tu tiksi vaļā no tās programmas